Ar nedēļas ziņu apkopojumu pasaulē Latvijā Latgalē Alise Plus studijā Juris Saukāns. Šonedēļ Lielbritānija, Vācija un Amerikas Savienotās valstis paudušas atbalstu līdzinējā Nīderlandes premjerministra Marka Rites kandidatūrai NATO ģenerālsekretāra amatam. Izdevums Politico prognozē, ka tieši Baidena atbalsts visticamāk par labu Rites kandidatūrai nosliegs arī citus sabiedrotos. Lai gan vēl decembrī Rite norādīja, ka runāt par šo tēmu publiski bijusi kļūda no viņa puses, tomēr pēc Politico datiem Rites nonākšanu alianses vadītāja amatā atbalsta 2/3 NATO valstu. Paredzēts, ka Stoltenbergs amatu atstās nākamā gada oktobrī. Gatavību ieņemt alianses ģenerālsekretāra krēslu bija pauduši arī Igaunijas premjerministre Kaja Kallasa un Latvijas ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš. Krievu pētnieciskā žurnālistikas tīmekļa izdevums Projekt publicējis pētījumu, analizējot krimināla lietas un administratīvās lietas Krievijas Federācijas tiesās Putina 4. prezidentūras termiņa laikā no 2018. līdz 2023. gadam, un konstatējis, ka Putina režīms represiju ziņā pārspējis visus PSRS līderus, izņemot Josifu Staļinu. Projekt raksta, ka 6 gadu laikā Krievijā tiešām politiskām represijām pakļauti vairāk nekā 116 000 cilvēku, no kuriem 11 442 par saviem izteikumiem vai piedalīšanos mītiņos saukti pie krimināla atbildības, bet aptuveni 105 000 pie administratīvās atbildības. Uz mēnesi šonedēļ nolaidies pirmais ASV kosmosa aparāts vairāk nekā 50 gadu laikā – Odysseus. Pēdējo reizi uz mēnesi amerikāņu kosmosa aparāts nolaidās 1972. gadā, un tas bija Apollo 11, ar kuru ieradās amerikāņu astronauti. Neraugoties uz daudziem brīdinājumiem par to, ka nepieņemot bezdeficīta budžetu Reizeknes dome nesaņems 5 miljonu eiro finanšu stabilizācijas aizdevumu, par ko bija brīdinājuši finanšu ministrijas pārstāvji, kā arī draudiem, ka valsts kase apturēs Reizeknes pašvaldības ņemto kredītu izmaksas pašvaldībai, tomēr pašā atbildīgākajā brīdī Reizeknes domē budžeta projekta iekļaušanai dienas kārtībā nepietika deputātu balsu. Rezultātā tagad Finanšu ministrija aicina varam izvērtēt Reizeknes domes rīcības spēju, bet valsts prezidents pieļauj Reizeknes pilsētas domes atlaišanu, nerīkojot jaunas vēlēšanas. Starp svarīgākajām ziņām šonedēļ Daugavpilī noteikti jāmin fakts, ka aizvadītajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam Daugavpils īstenojusi ap 70 Eiropas Savienības fondu projektiem. Lielākais no tiem Sijā Daugavpils satiksme kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā par kopējo summu 28 miljoni eiro. No Latgales reģionā administrētajiem 184 projektiem par 424 miljoniem eiro Daugavpils valsts pilsētā īstenoti 70, ar kopējo summu vairāk nekā 230 miljoni. Šonedēļ Sijā Daugavpils satiksme valdes locekli Sergeju Blagoveščenski amatā uz laiku nomainīja kādreizējais uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Ārtis Druvinieks, bet uz pastāvīga Daugavpils satiksmes valdes locekļa amata vietu tuvākajā laikā tiks izsludināts konkurss. Reģistrācija Daugavpils bērnu un jauniešu vasaras nometnēm sāksies 16. martā. Tās organizē Jaunatnes lietu un sporta pārvalde. Būs pieejamas 21 dienas un 1 diennakts nometne kopumā 990 bērniem un jauniešiem vecumā no 6 līdz 15 gadiem. Reģistrācija notiks elektroniski mājaslapā www.jaunatne.daugavpils.lv sadaļā nometnes. Latgales vēstniecībā Gors pēc nedēļas, sestdien 2. martā, notiks latgaliešu kultūras gada balvu Boņuks 2023 pasniegšana, un organizētāji jau informējuši, ka par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā balvu saņems kultūras darbinieks, aktīvs Krāslavas Romas katoļu draudzes un Krāslavas poļu biedrības dzīves organizators Jāzeps Dobkevičs. Studijā bija Juris Saukāns. Par nedēļas ziņu pasaulē Latvijā Latgalē satura atbildes Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Alisa Plus Radio.